pirmā reize. Nevienmēr pirmās reizes ir tās patīkamākās, bet, ja mēs runājam par Rīgas Dinamo pirmo reizi, tā būs patīkama. Tā būs vairāk nekā patīkama, bet patiesībā ir tā, ka šī nosacīta jau būs otrā pirmā reize, jo pagājušo gadu mēs aizsākām kampaņu pirmā reize, uzrunājām tos hokeja līdzjutējus, izrādās tādi joprojām vēl Latvijā, un ne tikai Latvijā ir, kuri nekad nav bijuši Rīgas Dinamo spēlē. Tas ir noziegums? Tas ir jālabo tāda lieta, lai tādu kļūst aizvien mazāk un mazāk mūsu Latvijas iedzīvotāji. Protams, par to ir mums liels prieks, ka Dinamo it īpaši pēc aizvadītās spēles parādīja tādu sniegumu, es domāju, kā daudz negaidīju, un tagad atkal arī tie bez akcijas ietvara nāks paskatīties, kā klātienē viss notiek, bet šoreiz, pirmajā reizē mēs uzrunāsim uzņēmumus, jo mēs domājam, un tas ir pierādījies, tas tā arī ir pēc pirmajiem pieteikumiem, ka Latvijas uzņēmumos strādā cilvēki, kuri daudz ir bijuši, bet starp viņiem kāds, kurš varbūt neatzīstās, bet nekad nav bijis Rīgas Dinamo spēlē, un tad ar tā cilvēka darbinieku palīdzību, kurš nekad nav bijis, uzņēmums iegūst tiesības atnākt visi un izbaudīt šīs te pirmās reizes privileģijas un priekšrocības Dinamo spēlē klātienē arēnā Rīga. Aiziet! Tātad pavisam negaidīt. Īstenībā tik daudz mēs nemaz negaidījām šos te pieteikumus, bet pavisam apmēram 100 uzņēmumi ir atsūtījuši savus pieteikumus, kuri labprāt izbaudīt šo te pirmo reizi, un starp kuriem ir tiešām šāds te kolēģis, kurš nekad nav bijis. Es diezgan ātri esmu tā. Sijā NMS Elpa, Grebenšikova iela 1, 335. kabinets, un ir arī telefona numurs, tā kā es ceru, ka šī uzņēmuma sekretāra vienkārši nav tāpat atsūtījuši šo pieteikumu, un ka uzņēmums nemaz nebūs gatavs šodien apmeklēt Rīgas Dinamo spēli, bet mēs to tūlīt ātri pārbaudīsim. Ar ko tas uzņēmums nodarbojas? NMS Elpa. Jā. Labdien, vai Eriks? Jā. Armand Simpsons, Rīgas Dinamo jūs patraucēja? Jā, sveiki. Vai jums ir tāda nojausma, ka kāds no jūsu darbiniekiem ir atsūtījis pieteikumu akcijai pirmā reize? Jā, tas esmu es, jā. Ērika, mēs tikko veicām izlozi un starp apmēram 100 uzņēmumiem, kuri pretendēja uz pirmās reizes klātbūtni arēnā Rīga, jums ir kritusi šovakar laimīgā loze. Un tagad mēs gribam dzirdēt tikai apstiprinošu atbildi, ka jūs šovakar būsiet un esat gatavi. Jā, mēs esam gatavi, jā, noteikti. Ideāli, man ļoti liels prieks, ka jūs apstiprinoši atbildējāt, jo nākamais, ko mēs darīsim, mēs brauksim pie jums ciemos. To zināt pagaidām tikai jūs. Es ceru, ka jūs padalīsieties arī ar šo prieku tad, kad mēs būsim klāt. Labi, kā jūs tagad arī brauksiet, jā? Mēs skāpjam mašīnā, darbinām motorus, ņemam ielūgumus, kā akcijas noteikumos bija rakstīts, un dodamies jūs iepriecināt, lai atvestu uz pirmo reizi visu jūsu kolektīvu. Cik daudz jūs esat vispār? Nu, es domāju, ka kādi 15 cilvēki, tas ir absolūtais maksimums. Arēnā Rīga priekš jums mēs noteikti vietu atradīsim, tā kā tiekamies jau pēc maza mirklīša. Labi, paldies. Super, tā, paldies. Diezgan šausmīgas ziņas, ka jūs esat pieteikuši savu uzņēmumu un ka kāds no jūsu uzņēmuma darbiniekiem nekad nav bijis Rīgas Dinamo spēlē, taisnība? Jā! Armands Seiks. Eriks Seiks, prieks redzēt. Nu, ko es jūs apsveicu, ka jūs esat tikuši izlozēti kā pirmās reizes pirmie dalībnieki, vai pārsteigums ir? Jā, protams. Vai kādu citu plānu šodien nav ieplānoti? Nu, tagad noteikti nav. Jūs nekādā gadījumā nevarējāt nemaz savādāk arī atbildēt, tā kā šodien mēs centīsimies revanšēties Maskavas Spartak komandai, un es ceru, ka jūs palīdzēsiet mums šajā. Vai mēs varam satikt to darbinieku, kurš nekad tiešām nav bijis? Tā nu ir sanācis dzīvē. Visam pienāk pirmā reize. Ideāli, ļoti laba atbilde, bet vai jūs neinteresēties vispār par hokeju? Protams, interesēs, bet nebija sanācis aizbraukt uz spēli. Un kā jūs vērtējat mūsu šī gada sniegumu līdz šim? Nu, cerēsim uz labāko. Ļoti labi, ļoti labi. Ar šīs dienas spēli, tad, kad jūs ieradīsieties un lauzīsiet šo pirmās reizes netikumu, viss būs vislabākajā kārtībā. Ļoti ceru, ka jums būs patīkams pārsteigums.
Arī jūs šodien dosieties? Izskatās, ka dosimies, jā, visi skaitā. Pirmā reize Dinamo spēle. Pirmā reize Dinamo spēle. Kā tā nesanāca? Tā ir, ka nav sanācis īsti, bet kaut kā tieši Dinamo spēle neesmu bijusi. Citām esmu bijusi? Arī īsti ne. Un vispār sports tūs sirdī? Sports tūs sirdī, bet hokejā tieši nav sanācis. Jūs, tavuprāt, ar ko atšķirās emocijas hokejā no citiem sportiem? Nu, hokejs, manuprāt, vispār tāda mums latviešiem tuvu spēle. Un, kā zināms, Latvijas izlases fani vispārībā ir tāda slavena pasaulē ar savu līdzjūšanu. Un es domāju, ka tas viss arī kopā ar visu ledu un mūsu skandināvu augsto emocionālo stāvokli, tā mums tāda tuvu spēle. Kādā sajūtā tas vispār gaida šodien? Nu, es esmu ļoti sajūsmināta, ka šodien pēc visiem darbiem mēs varēsim doties un pastīties viņas līdzi. Vispār grūta vispār darba diena, ja mēs par darba dienu runājam. Vajadzīgs atslodzi vispār? Es domāju, noteikti. Tieši tā. Es domāju, ceturtdiena, visu nedēļu jau sakrājusies dienā. Tas liels vakars. Sagatavojuši īpašo jūsu lamu. Šī ir jūsu vieta, kur jūs nepieciešamāk veicot, nevarat vien gatavoties spēlēt. Es ceru, ka neskatīties spēli, jūs spēles laikā jābūt tribīnēs, bet pārtraukumos tā kā droši šī ir jūsu kompānijas vieta uz šīs dienas spēli, un tā kā es ļoti ceru, ka jums patiks, un jūs izbaudīsiet, un brauksiet arī 2., 3., 4. un 50. reizi. Gan šo sezonu, gan nākamās sezonas. Es ļoti ceru, ka šodien mēs jums esam kārtīgi ātri.